Tik labi izstāst. Nu, šiem intervētājiem būs Krist. Ej, nostāst. Tā, un tas ir tam te, jā? Šovam? Tas ir pārštīgi daudz, jā. Davai 3-4 aiziet. Labdien visiem! Tātad mani sauc Leons Strots. Un šī te ir Madara Freeman šovakar. Tātad mēs viņu paintervēsim un pajautāsim viņai, ko viņa šodien šeit dara un ko viņa vispār zina arī par mums un šo autoru. Tātad kā tevi sauc vēl vienreiz un ko tu šeit dari? Mani vēl vienreiz sauc Madara un šeit sēž un reklamē Rockstar enerģijas dzērienu. Man te kāds pačukstāja ausī, ka tevi nesauc ne tikai Madara, bet tev ir arī 2 citi vārdi. Kāds slēpjas kā mūzikas gigants Latvijā. Vēl? Nu, es neteikšu, ka tu esi īsa. Lata viņa toči nav. Varēs piecelties kājās. Nu, nevar jau zināt. Nu jā, tagad spēlēju pops, esmu popsimetri un tagad nespēlēju popsa. Ko spēlē? Popsa. Kas tavā izpratnē ir popsa? Eiropas tīk radio dziesmas, kurām cilvēkam dziedāt līdzi. Manās ausīs popsa ir tāds, nu tāds tā kā vairāk uzbrauciens. Labi, R&B. Nu jā, tas ir labāk. Un popsa. Neskaidrs. Un otrs ir Mērtīgi Brīmēni, kad spēlēju tāds tiešām pašiem patīk. Tas ir Tech House, minimāli techno. Es tā dzirdēju, tu nesen arī biji Itālijā. Spēlēji priekšā kādiem 3-4 tūkstošiem cilvēku. Vai tā ir taisnība, vai es to tikai nosapņoju? 2 tūkstošiem. Vienam jau var piesapņot. Jā,